Latvijas pen podkāsts Obligātā literatūra. Šajā obligātās literatūras sērijā jūs dzirdēsiet 11 Latvijas dzejnieku dzejoļus. 2 latgaliski, 9 latviski. Mēs lūdzām, lai dzejnieki atsūta dzejoļus, kuros atspoguļotos viņu skatījums par šī brīža pasaules un Latvijas sabiedrības krīzi, pašu ierunātus un uzfilmētus. Dzirdēsiet Elīnas Kokarēvičas, Ausmas Perons, Sintīs Sudmales, Migloja, Ligijas Purinašas, Evelīnas Mūrnieces, Lindas Mences, Katrīnas Rudzītes, Agneses Rādziņas, Ingas Gēls un Laura Veipa dzejoļus. Evelīnas Mūrnieces dzejoli lasīs Ieva Robiško. Pirms dzejoļiem tūlīt dzirdēsiet Elīnas Kokarēvičas nelielu eseju par to, kāpēc viņai šķiet svarīgi šobrīd izveidot šādu dzejas izlasi. Eseju nolasīšu es, Inga Gaila. Ziniet, kāpēc ir iespējams rakstīt dzeju pēc Aušvicas? Pēc pasaules kariem, genocīdiem, teroraktiem, pandēmijām un dabas katastrofām. Tāpēc, ka dzeja nekad nav bijusi tikai skaista apcer par pasauli, kādu mēs vēlētos to redzēt. Dzeja ir veids, kā mēs mēģinām saprast pasauli tādu, kāda tā ir. Ir cilvēki, kuri vēlētos uzurpēt dzeju, iejūgt un padarīt to par paklausīgu zvēriņu, kurš labi uzvedas, lai kalpotu estētiskam apmierinājumam. To ir apliecinājuši periodiskie sašutuma viļņi pret tādu dzeju, kas izkāpja no šauru priekšstatu rāmjiem par to, kādiem jābūt pantiem, atskaņām un to mērķiem. Nesens piemērs ir Ivara Steinberga dzejoļi no krājuma bērniem Ams, Ams, Ams. Vēl pirms kādu laiku sašutumu izraisīja Agneses Krivedas dzejols, kurā bija lasāms lamu vārds. Mazliet senāk Vīsma Belšvica tika pakļaut represijām un viņas darbi tika cenzēti pēc tam, kad tika izdots krājums Gadu grēdzeni, kurā citu starpā iekļauts dzejols intriķa latviešu piezīmes uz Livonijas kronikas malām, kas vēsturiskā alegorijā kritizēja padomju okupācijas varu. Un arī citur pasaulē ir atrodami neskaitāmi gadījumi, kad dzeju un dzejnieki ir sastapušies ar sabiedrības nosodījumu un pat valdības represijām. Amerikāņu dzejnieka Alena Ginsberga poēma Kauciens 1957. gadā nonāca tiesā, jo tajā izmantotā valoda un tēmas, seksualitāte, atkarības, marginalizētas kopienas tika uzskatīts par nepieņemamām. Irāņu dzejniece Forūga Farokzāde tika publiski nosodīta par to, ka rakstīja par sievietes pieredzi, mīlestību un seksualitāti. Savukārt palestīniešu dzejniece Darīna Tatūra pavisam nesen 2018. gadā tika arestēta un tiesāta par internetā publicētu dzejoli, kuru tiesa atzina par kūdīšanu uz vardarbību. Viņas lieta izraisīja plašas diskusijas par to, kā savā starpā atšķirt politiski izteikumu, metaforu un kriminālu sodām aicinājumu. Visi minētie gadījumi atšķiras pēc mēroga un sekām, taču tos vieno viens jautājums. Kurš nosaka robežas tam, ko drīkst teikt mākslā? Reaģējot uz centieniem vājināt Latvijas demokrātiskās vērtības, pilsonisko sabiedrību un uzticēšanos zinātnei, šajā Latvijas pen raidierakstu obligātā literatūras sērijā aicinājām dzejniekus ierunāt dzejoļus, kas pauž kritiku valdībai un politiskajai retorikai, reflektē par sarežģītām sociālām parādībām vai vienkārši nav ērti. Reiz nu jau klasiskajā filmā Amēlija tika teikts, kad kāds norāda ar pirkstu uz debesīm, tikai muļķis skatās uz pirkstu. Arī dzejnieks bieži ir tas, kas rāda virzienā, kurā nevienmēr gribas skatīties. Bet brīva, izglītot un kritiski domājoša sabiedrība atšķirs ar to, ka ne tikai pieļauj, kāds rāda nērtā virzienā, bet arī spēja paskatīties turp, kur viņš rāda. Elīna Kokarēviča dzejolis Klušs, pirmā daļa. Imagināra līnija dabā izskatās kā apsnidzis mežs. Apsnidzis mežs ir viena no skaistākajām ainām, ko dzīvē var ieraudzīt. Īpaša veiksme ir skatīt gadu no gada atkal un atkal to baltā un melnā saduras punktu visās palēkā nokrāsās, ko dēvējam par skaistumu, kuru redzēt un mirt. Skaistums iespējams izglābs pasauli, taču tas ir arī toksisks. Tas aizsats to, ko negribam redzēt, bailes, badu un sāpes. Jaunas sievietes līķi pārmestu pāri žogam, mežā, kur saplūst viņu sapņu un cerības, ko cilvēki formās un uzvalkos sauca par bīstamu. Polija robežas stiprināšanā pēdējos gados ieguldījusi 500 miljonus eiro.
kad iestājas siltāks laiks, viņi saka, robežu mēģina šķērsot vairāk nelegāļu. Viņi saka, kad iestājas siltāks laiks, aktivizējas arī robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstītāji. Viņi saka, pie mums gan, kad iestājas siltāks laiks, tikai zīlīte klauvē pie loga un atnes vēsti gramatiski nepareizā angļu valodā. Viņi mūs nogalina katru reizi, Šis dzejolis nav vēlams, tāpēc es to čukstu. Izdomātas līnijas ir novilktas visās pusēs, un mēs tām sekojam, citādi laikam būtu grūti. Bet jums ir jāzina, ka man ir dzejolis par apsnigušu mežu, jaunas sievietes līķi un zīlīti. Es nezinu, kas notiks tālāk. Vienīgais, ko es zinu, es varu tikt galā ar domām par to, kas notiek uz imagināras līnijas, vien čukstot šo dzejoli. Otrā daļa. Viņi saka. Šī organizācija ir krimināla. Šī organizācija neļauj valstī veidot vienotu naratīvu par migrāciju. Šī biedrība organizē migrantu plūsmu pāri Latvijas-Baltkrievijas robežai. Šī organizācija atbalsta hibrīdu karu, kad viņi novelk savus uzvalkus un pieklājīga sabiedrības locekļa masku, zem kuras vienādas plastmasas sejas. Viņi saka, pisdirst. Viņi saka, dzīvnieki, ekstrēmisti, sabotieri, alternatīvi apdāvinātie. Viņi saka, esiet jūs ik viens nolādēts Latvijas nodevēji, pretekļi, mēsla gabali. Jūs gribat iznīcināt latviešu tautu, šī ir diskriminācija pret mums, šis ir rasisms pret mums. Es jau 15 gadus dzīvoju Holandē, es ierodoties Rīgā atvaļinājumā 2 līdz 3 reizes gadā. Esmu ļoti nikns ieraugot uz Rīgas centra ielām tos pretīgos indusus ar Bolt kastēm. Viņus sauc Jānis, Ancis, Oskars, Agris, Ivars, Artūrs. Andrejs, starp citu, raksta no manas alma mātera e-pasta adreses. Viņi ir mūsu kaimiņi, radi, kolēģi, paziņas, draugi. Viņi stāv ar mums vienā rindā veikalā, brauc sabiedriskajā. Viņi ir mūsu šoferīši takšos un trolejbusos. Viņi ir tēvi, dēli, brāļi un vīri. Viņi ir latvieši, viņi dzied himnu asarām acīs pēc hokeja spēlēm. Es vairs negrasos to dziedāt. Dieva tāpat nav, un nevilša var būt atšķirība starp laimē diet vai laimē dirst. Un esot lielas acis, viņa glezno man portretu sievieti, kurai pašai acis visu redzējušas, debes zilas, joprojām gaišas, 2 mēnešus pagrabā nosēdējusi. Vīrs viņai teica, ja nebrauks mājās, es atradīšu citu, vai arī pakāršos, kā daudzi. Tur kaimiņš izgāja no mājas pēc ūdens, atstāja sievu un bērnus drošībā. Kad pārnāca, vairs ne sievas, ne bērnu, ne mājas, tikai milzīga raķetes izrauta bedre, aizgāja un pakārās. Vīrs tomēr atbrauc pats uz jauno gadu kā dāvana. Viņa gleznoja pelēkas acis, pelēkā dīvānā, salūts vairs nebiedēja, tikai debesis lidmašīnas. Putekļainās graumalās pie robežu šķērsošanas punktiem, aslapainos kukurūzas sējumos, kur izcirtuma mazgā matus ar nātru šampūnu, kur paugurkrūtis sašūtas ar šoseju diegiem, kā mulsas stirnas miglās svešās valodās aizib priekšvēlēšana plakāti, esmu caur vientuļu satelīta ausi izvērts zelta pavadiens, kam patīk šūpoties pāri Eiropas vēderam. Ieslīdu Borata ciemā pie romiem kā glodena mitrā virzā, acu zīlītēs, daņči, mēlenes, pazemojums, Hitlera bunkurā kopā ar vāciešiem kautrējos, vācu valodā palūgtu maisiņu pikseļa fekālijām, Tisas upes smiltiņās līgojos, kā laimīga gliemene blakus slīkoņiem, kauna pārējā bužinu, mākoņu mīkstos paurus, bet kādu dienu zinu apvāršņa lipīgās rokas, nožņauks persiku dārzus un rudzus,
Pārvērtīs maizi gruzdošā gaļā, ūdeni naidā. Es vēlos trauslus dārgumus sargāt kā mītiska laumāte vai ērickiņš, bet pāri Eiropas vēderam ripojot redzu tā ceļmalā dzemdē plakātus. Sačervelējušās ideoloģijas, skinheadus parūkās, fotošopētu kapitālu, šķindinot lozungu nazīšus, smaidošas galvas kā lapas žūžo. Vatņiki, 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 fašisti, 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 nogaliniet viens otra šaubas. Aiz 300 000 naudeņis pori rūbežam poropai nelegāls dženderāns, īsiejūt senējos aiztemses laiku spektrus i plūstamības. Aiz 300 000 naudeņis tiek īraudzēts potenciāls, ka Latgola kļūs par kū kompleksoku, par Dejārkas paradīzi romantiskā Nakurīnī. Aiz 300 000 naudeņis sabrauk tradicionālo ainava, ņū saime, mamas, babas i bierneņa paskatā. Ar 300 000 naudeņu ministras aizmotim personīgi atvilks iz Latgolu, ar otrim 300 000 pastatēs elektrisku gonu, ar trešim 300 000 pīstatēs pi darba tāva saimnīceibā, kur kotra zina, ka pi seve sauc laiks māžotīs ar sildim, tai poš nav tik preteigai, cik ministra vecoko rūkas. Par 300 000 naudeņu attīs apskaidreiba, par 300 000 naudeņu pazaceļs dzimsteiba, par 300 000 naudeņu suņcis sīnas kaudzis, lapnojās. Zinotne ir joma torā, citāši sapratnis byvs par daudzi. Raiža man uzītvojums, ja gribīs kādam te zaklaust. Pīzas pīs tīvļok, sejust rūku ap placim, ar pierstim sajust cītus motus. Porlikt pa deniņam, grumbeņam, ocu kaktiņu sazapēt. Jo balss skan munā dzeltaņā braidinājumā. Tu esi mana mīlestība, sargieņgeļs, mans viss. Nu reita lasu ziņos, ka Kroslavā ir nokrits bezpilotā lidaparāts. I neviens neko nezina. Evelīna Mūrniece nav spēka bailēs dusmoties, tikai censties iet un skumt. Tuneļa, kas ved uz pilsoniskās sabiedrības labklājību galā, nav muļķa mierinošā cerības gaisma. Ir durvis, nepanesmi smagas politiskās durvis, kas gar mūsu ādas grīdu rīvēdamās uzber stulznas jau tā jēlajām rokām un pēdām, ar kurām pūlamies mīņāt patvēruma pamatus cilvēcīgai drošībai. Tās allež aizcērt mūsu būtības balsi, un arī šoreiz ir kļuvis drēgni tumšs. Es skumstu un sāpīgi sūrstu, un tomēr es izslāpis grābšu to no svešās puses sakarsēto smago durvju rokturi, daudzīšu ar kājām, ja vajadzēs, ne jau aiz niknuma, lai gan arī, bet tāpēc, ka vajag, klauvēšu to vietā, kas nevar, runāšu par tiem, kuri nerunā, par tiem, kuriem bail vai kuriem neļauj, darīšu tiem un par tiem, kuri to alkst, bet nespēju laika telpas, naudas vai kā cita dēļ. Un, lai gan es arī mēdzu nespēt vai atļauties, es varu pielikt roku svilstošam kliņķim, es varu stumt un daudzīt smagas durvis, līdz bezspēka aizdusai es varu rakstīt un iet, ja ne bļaut, tad ar nojāta zirga ķermeni pastāvēt protestā kopā ar mēs paši savas laimes kalēju biedriem, līdz kamēr mūsu, ja ne balss, tad klātbūtne un svarīgums ietrauks tuneļa sienā plaisu un caur blīvo durvju aili iespīdēs, ja ne gaisma, tad mērķtiecīga elpa, ko ievilkt, lai mautu vēl skaļāk. Es nolasīšu dzejoļu ciklu, ko iedvesmojas Alvis Hermanis, kurš pēdējā gada laikā dīvainā kārtā ir kļuvis par manu mūzu. Un cikla epigrāfs ir citāts no Alvi Hermaņa Facebook ieraksta, kurā viņš komentē atbalstu Gazas iedzīvotājiem. Progresīvo ideoloģiju šeit pārstāv neliela psihiski slimu cilvēku grupa, kuru neviens vairs neuztver nopietni. Cienījamie muzeja apmeklētāji.
Tas tiesa. Just šo pasauli un turpināt tajā dzīvot daudzus padara slimus. Tas tiesa. Pārlieku liels jūtīgums pret skaisto reizēm paredz arī pārlieku lielu jūtīgumu pret tumsu. Un daudzi tumsu ielaiž sevī. Tās zaļo un laiž saknes, tās augļi ir nakteņi, un daudzi izvēlas tos apēst paši. Uz viņu rokām uzzied blāvas līnijas, un matos bāles saknītes starp citkārt brūnām, un sejā kāda rieva, kas nepiestāv, un mugur tā savādi liecas. Ja dzejnieki ir tie, kas nenovērš skatienu, tad skatoties uz šo pasauli, var uznākt reibonis un vājums, ja vien skatīties uz pasauli ir kas cits, kā skatīties uz bālām skulptūrām labi apgaismotā muzejā. Agrāk bija tādi muzeji, kuros izstādīja cilvēkus. Reizēm muzeji bija kuģi, kas līgani peldēja lielajās Eiropas upēs vai pāri okeāniem. Reizēm tie bija ceļojoši muzeji ar drošu un izturīgu scenogrāfiju. Reizēm muzeji izrādīja savus eksponātus pasaules izstādēs, un labie cilvēki skatījās, ieraudzīdami mežoņos kripatiņu sevis, tieši tik daudz, lai šausmās nodarbētu. Šo kolekciju nedrīkst rādīt apmeklētājiem, viņiem paliks slikti, viņi vairs nenāks. Šo kolekciju noglabāsim bēniņos, aizmirstības muzejā, kurā tikai bērni un trakie iet, lūrēt zem baltajiem palagiem. Un priekšā pieliksim restes, gluži kā pavērtu priekškaru vai robežu, kur šķērsot nedrīkst neviena no pusēm. Ja tevī uzzied sena brūce, ja ietve kļūst par laipu, ja stāvi uz sava nama sliekšņa un aiz durvīm ir dzelošs vējš un stinzinoša tumsa, uzkāp pie mums bēniņos, un ja ne, tad nokāp pagrabā. Arī tur tevi kāds gaidīs. Bet nepaliec spoži apgaismotajās zālēs un tumsā, kas tikai uzdodas par sērām. Zāri vai saknes, tikai ne mastu koku nodevīgais stumbrs. Cienījamie muzeja apmeklētāji, līdz muzeja slēgšanai vēl ilgi. Izdzīvošanas stratēģijas. Neviens neciena valodu, kurā tu runā ar pasauli, neviens neciena tavus centienus pielāgoties un paciest. Evelīna Mūrniece. Man vienmēr bijis grūti ar cilvēkiem, kuri cenšas patikt visiem. Lielākoties tā, protams, nav viņu vaina, īpaši tad, ja tās ir sievietes, kvīri vai citām marginalizētām grupām piederošas personas. Tā drīzāk ir izdzīvošanas stratēģija, virve, kas iegriežas plaukstās un atstāja tur indīgus ziedus. Tomēr reizēm es izteikti baidos tieši no viņām, no draudīgā klusuma, kas slejas kā saulē uzkarstošas metāla konstrukcijas, piemēram, jaunas sievietes perfekti noslīpētām līnijām, vai kvīri, kas atbalsta kapitālismu, vai dažreiz pat labējo nacionālismu, kultūras darbinieki, kuri nerunā par genocīdu Palestīnā, jo tas ir pārlieku kontroversāls temats. Un nerunā arī par to, kāpēc tas ir pārlieku kontroversāls temats. Rakstnieces, kuras savos sociālo tīklu kontos publicē kaķīšus un orhidejas, kaķīšu un orhidejas ir bezgalīgi svarīgi. Kaķīšu un orhidejas arī ir politiski. Jautājums, protams, kādā ietverā tos izvēlas skatīt. Vajadzība par katru cenu uzturēt labas attiecības sāku turēt aizdomās jau pamatskolā. Meitenes puķainos džemperos un sporta jakās, spīdošām kedām, spīdošām aizdiegtām mutēm, spīguļojošām podziņām. Viņu balsis aizsmakusi, bet spalga čirpstēšana. Viņas ir oksimorons, ko grūti izturēt. Neviens spožajām meitenēm neatklāja, ka viņu balsis ir viss, kas viņām ir. Zinu, ka pusauģus nevar vainot, bet pētījumi rāda, ka neoliberālā sabiedrībā mobbings nav nejauša parādība.
bet gan pašsaprotams fenomens, efektīvs kontroles mehānisms, nejauša nav arī tā sistemātiskā piesekšana un turpināšanās vēl daudz vēlāk. Sliktas attiecības ir pats sliktākais, kas var notikt. Sliktas attiecības ir sliktākas par badu, par elpas trūkumu, par to, ka mājas un UNESCO kultūras pieminekļi pārsvarā ir sagrauti, sliktākas par to, ka dzejnieku nogalina mērķētā uzlidojumā, sliktākas par to, ka simtiem kultūras darbinieku un žurnālistu uzspridzina, daudz sliktākas par to, ka tagad vienmēr it visu seks grūveši un pelni. Es turu aizdomās orhidejas un pārmērīgu vajadzību patikt, arī savējo, jo īpaši savējo. Tā arī, protams, ir tikai izdzīvošanas stratēģija, un visas izdzīvošanas stratēģijas ir sasodīti dārgas, turu plaukstā strauji uzkarstošu, un arī tev nepasaku, ka tā ir eiblisma izpausme visu laiku dot mājienus, ka man, piemēram, vajadzētu iet terapijā, tāpēc, ka mana uzvedība atšķiras no neirotipiskās normas, nepasaku, ka nav taisnīgi apgalvot, ka man jānoliek malā savs ego, tikai tāpēc, ka es nesaprotu un man ir jautājumi. Un ir pilnīgi nevietā pārmest, ka necenšos pielāgoties, un tieši tāpēc man viss ir tik grūti, lai gan es visu laiku cenšos. Es aizvien esmu šeit, es rakstu šo dzejoli, tāpēc, ka pielāgojos, tāpēc, ka cenšos, tāpēc, ka turpinu pielāgoties un censties. Tikai tu to neredzi. Nepasaku arī, ka arvien biežāk vairs nespēju sarunāties pat ar draugiem, jo baidos kāds atkal dos padomus, kuri manā realitātes versijā nav īstenojami, bet izklausās pareizi. Es turu plaukstā metāla sauli, un tev to nepasaku. Tikmēr virves ap plaukstām samudžinās kā orhideju saknes. Mana jaunība ir vicemērs nacists un nepārējoša transfobija. Kad skolā apguvu ģeogrāfiju, negaidīju, ka tā visbiežāk noderēs, lai saprastu, kur Amerikas Savienotās valstis atkal uzmetušas bumbu, vai no kurienes ieplūst klimata bēgļi. 2015. gadā manas omītes dzimšanas dienā vidusjūrā noslīka 600 bēgļu. Tajā vasarā Austrijā mirušus atrada vēl gandrīz 100. Īpaši nekas nav mainījies. Mana valsts joprojām ir balta un rasistiska, noraida demokrātiju tā vietā, lai pārtrauktu vardarbību uz Baltkrievijas robežas. Nepārējošs slinkums, postoši gluži kā vispārējais, piketi, kuru organizatori sastrīdas par to, kurš izsūtīs preses relīzi. Es zinu, nevienam par to nemaksā, bet zinu arī, ka tā izveidojas karjera. Laba dzīve ir labi nopeldēties, pagulēt un networkot. Mūsu lokā arī bagāts aktīvists, kas 10 gadiem pazemo citus aktīvistus, moralizējot par darba laiku. Aktīvisti, kuru pašmērķis ir sekotāji Instagramā, antiimperiālisma aktīvisti, kuri neiestājas par Ukrainu, un humanitāro zinātņu eksperti, kuru tuvo austrumu vēstures atskaite sākas ar 23. gada 7. oktobri. Arī mana darba vieta, kurā aizmiega tikai printeris, baltas slimnīcas iekārtas formā. Revolūcija jau ir notikusi, mēs nevarējām ierasties, jo bijām spiesti strādāt naktī. Mani vienaudži, starp kuriem kāds izrādās varmāka, tāpat kā visi citi pirms mums. Viņi šeit paliek. Tā nebija izvarošana vai seksuāla vardarbība, čista zinu, čista viņam par to pajautāju. Daži vismaz uzraksta interesantus bakalaura, maģistra, kursa darbus par feminismu vai kādu citu sociāli atbildīgu tēmu. Un varam norādīt uz slikti slēptiem aizspriedumiem tekstā un vienmēr noziedojam, kad lūdz. Tāpēc nelūdziet. Kā mulsi dzīvnieki, tie sabadās ar purniem. Un pēc tam nolaiž asiņotos ragus. Un putni noskatās, jo viņi nesēja, kā lode atstāja stobru. Tie nevar vēlāk aizdzert redzēto un just to. Un tāpēc jāturpina. Vējš kliedz un koki runā, izmisumā lauzot zaru rokas, bet neviens nedzird, jo jāturpina, jo jāiet tālāk.
Tilts starp nākotni un nāvi pārmests ļaužu jūrai. Un neviens nedzird. Varbūt tikai putns, bet viņa nesēja. Un tāpēc nav šeit svarīgs. Pīlāģi. Kādi ir pīlāģi Berlīnē? Kādas ir Mellenes Malmē? Kādas ir Brūklenes Halebā? Kādi ir plāciņi Togo? Kādi ir rīsi Gazā? Kādi ir arbūzi Jeruzalemē? Kā tu ēd brokastis Teherānā, Rīgā, Vašingtonā? Skatoties pa logu, tu esi varens valdnieks. Kurš tev par tādu ir iecēlis? Domāju, būtu labāk, ja tu nopirktu biļeti ekonomiskajā klasē, aizceļot uz Berlīnu bez miesas sargiem un šaubām. Paskatīties, kādi ir pīlāģi šogad. Novilktu savu apģērbu. Vācieši peldās pliki. Iet ezerā, gulēt ilgi tā vidū. Redzēt debesīs cilvēkus, lūgtu, lai viņi piedod. Izkāptu krastā, tēlot amnēziju, prasītu patvērumu, sāktu strādāt par sētnieku, nomirtu kaut kad vēlāk. Mierīgu, laimīgu sirdi. Pie tava kapa būtu pīlādzis. Cilvēki atnāktu atvadīties no tevis. Un kāds teiktu, viņš bija tik mierīgs un laipns. Nenodarīja pāri ne kukainītim. Tādu cilvēku mūsu pasaulē vairāk vajag. Un tad ir progress. Vilciens trauc cauri trauslai istabai, jo tā vajag. Un tad ir sievietes un kapi bez vārdiem. Un tad ir kuģis ar nosaukumu Vergi. Un tad ir lietus skaņa, saules smarža vienlaikus. Un tad ir sapņi. Un tad ir ciemats, dārzs un cilvēki, kas grib dārzu, ciematu un cilvēku. Un skatās pāri vārdiem par putekļiem uz kājām ikvienai kopienai. Ikvienai kopienai vajag kādu bulingot. Kaut vai tikai rituāli. Un mums ir rituāls. To lietus izposta. Un mēs izgudrojam lietus sargu. Stāvam, skatāmies kā rādslaukumā. Ieved raganu un uzstutē uz apšu malkas, kuru mūsu tēvi brāļi sastrādātām rokām. Apsas malkai piemīt zinām specifika. Tā deg ilgi un sadeg pilnībā, kā arī saglabā karstumu. Mums būs ilgi silti. Liņā pavisam nedaudz, bet ir jāievieš noteikums, ka tie, kas stāv pirmajās rindās, nevar izmantot lietus sargus. Dievs ar jau sadedzinātajām auklē mūsu bērnus. Un kamēr mēs vērojam jauno rituālu, Dievs cer, ka varbūt, ja viņa redzēs, cik labi viņš auklē bērnus, melleņu mētru un sarkankrūtīšu valodā, kaut kad viņa viņam piedos un atsāks ar viņu runāt. Bērnu spēles. Sākumā es lēcu pāri smiltīm, līdzīgām tālēkšanas bedrei. Mēs spēlējām paslēpes, šalkoja koki. Drīz jau nāca meklēt ar suņiem. Ķerenes mēs nespēlējām ilgi, lukturu gaismā, pārakmeņoti, līdz mani pārsvieda žogam, kā granātu.
tikko jūs dzirdējāt Laura Veipa, Ingas Gailes, Agneses Radziņas, Katrīnas Rudzītes, Lindas Mences, Evelīnas Mūrnieces, Ligijas Purinašas, Migloja, Sintīs Sudmalas, Ausmas Perons un Elīnas Kokarevičas dzējoļus. Šo obligātās literatūras sēriju veidoja Elīna Kokareviča, Inga Gaile un Anita Valaina. Muzikālo noformējumu veidojusi Linda Leimana. Raidierakstu obligātā literatūra finansiāli atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.